Ja runāja ir viens vienkāršs virsraksts, tad šis ir viens no vienkāršajiem atgriezies. Bībelē ir tāda raksturvieta, ja nemaldos, Jēkabs saka, ka arī velns tic un dreb. Arī velns tic un dreb. Un ir cilvēki, kuri saka, ka ticība uz Jēzu Kristu ir tas, kas ir vajadzīgs, un tur viņi apstājās. Bet ticība uz Jēzu Kristu, patiesa ticība, viņi ir ar sekām. Un man viens no maniem labiem draugiem teica, viņš saka, man vienreiz pārmeta, kur Bībelē rakstīts, ka jāatgriežas no grēkiem. Un viņš bija atcerējies vienu raksturvietu, šī raksturvieta man arī ir, bet es jums izlasīšu vairākas raksturvietas, kāda tad bija sludināšana. Jo tad, kad sludina tikai un vienīgi, tic uz Jēzu Kristu, pieņem Jēzu Kristu un viss būs kārtībā, nepasaka visu līdz galam. Jo evaņģēlijas sludināšana, pilna evaņģēlijas sludināšana runā arī par atgriešanos no grēkiem. Jēzum Kristum ir jātic, Jēzus Kristus ir jāpieņem savā sirdī, Jēzum Kristum savu dzīvi ir jādod, bet tas rada izmaiņas tavā dzīvē, un šīs izmaiņas notiek arī tāpēc, ka tu nožēlo savus grēkus, jeb atgriezies. Vārds, kuru latviešu Bībelē ir iztulkojuši kā atgriezies, man liekas, ka latviešiem ir veiksmīgāks pat vēl nekā angļiem repent. Man liekas, vārds iekļauj sevi jēgu. Iesākumā Lūka 24, 47. Lūka 24, 47. Jēzus runā un saka, kas ar viņu ir saistīts. Lūka 24, 47. Un Jēzus teica, viņa vārdā būs sludināt, viņš citē viņiem rakstus, viņa vārdā būs sludināt atgriešanos un grēku piedošanu visām tautām, iesākot no Jeruzalemes. Amen. Viņa vārdā būs sludināt. Jēzus citēdams Dievu vārdu, veco darību, ko mēs saucam, citēdams Dievu vārdu, Jēzus nosaka, kādai jābūt sludināšanai. Sludināšanai kādai? Sludināt atgriešanos un grēku piedošanu. Amen. Kad tu no sirds atgriezies pie tā kunga, kad tu izsūti savus grēkus, viņš piedod tavus grēkus. Amen. Viņš piedod tavus grēkus. Amen. Un šis vārds arī parāda, ko Dievs sagaida no cilvēka. Ja grēku piedošana ir tas, ko Dievs tev dod, tad atgriešanās ir tas, kas tev ir jādara. Atgriešanās ir tas, kas tev ir jādara. Dievs sagaida, ka tu atgriezies. Amen. Patiesu grēku nožēlu un atgriešanos pie Dieva. Tas ir tas, ko Jēzus teica, kas viņa vārdā tika sludināts. Patiesu grēku nožēlu, atgriešanos pie Dieva. Patiesu grēku nožēlu un atgriešanās pie Dieva. Amen. Mums te tauta ir saspringusi un blakus mums te karo, un ilgi karo, un daudz karo, un citi cilvēki negrib karot, un citi bēg no kara, citi karo. Kāda būtu pareizā nožēla? Patiesa nožēla. Visi atgriežas atpakaļ savās iepriekšējās teritorijās. Visi atgriežas atpakaļ savās iepriekšējās teritorijās, kas nozagts atdod, kas atņemts kompensē. Vai tā būs? Nē, nomierinieties. Tas būtu brīnums, ja tā notiktu. Jo, ja ir karš un kāds ir uzvarētājs mēģina sev dabūt kompensācijas. Zaudētāji piespiež maksāt. Patiesa nožēla nozīmē atgriezties, ka to, ko tu esi darījis, tu vairs nedari, un tu savu iespēju robežās arī kompensē. Amen. Skaties, ko Jēzus sludina. Jēzus pats pirmkārt Jēzus pats sludināja atgriešanos no grēkiem. Jēzus pats sludināja atgriešanos no grēkiem. Atšķiriet pašā Mateja evaņģēlijā, pašā sākumā 4. nodaļu. Mateja evaņģēlijas 4. nodaļa, 17. pants. Mateja evaņģēlijas 4. nodaļa, 17. pants. Jēzus to sludināja. No tā laika Jēzus iesāk sludināt sacīdams, atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība tūk klāt pienākusi. Jēzus sludināšanai bija panākumi, cilvēki viņam sekoja.
Amen. Visi viņam neticēja, bet kādi viņam ticēja. Mēs zinām, ka vienai daļai bija apcietināts sirds Izraēlam, un viņi redzēja un neredzēja, viņi klausījās un nedzirdēja, un viņu sirds bija apcietināta, bet bija cilvēki, kas viņam ticēja. Amen. Bija cilvēki, kas viņam sekoja. Un Jēzus Kristus savu sludināšanu iesāka un teica, atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība tuvu klāt pienākusi. Amen. Tas nozīmē, ka viņš sludināja patiesību, nevis vienkārši meklēja patīkamu vēsti, kas piesaistītu cilvēkus. Amen. Sludināšanā bija atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība tuvu klāt pienākusi. Amen. Marks savā evaņģēlijā raksta to pašu. Marka evaņģēlijas 1. nodaļa. Marka evaņģēlijas 1. nodaļa. Es jums izlasīšu 14. un 15. pāntu. Marka evaņģēlijas. Es zinu, ka šos evaņģēlijus sauc par sinoptiskajiem, Matejs, Marks un Lūka, ka viņiem ir daudz līdzīgā materiāla, bet Dievvvārds, mēs zinām, ir svētā gara iedvesmots. Amen. Tas nozīmē, ka svētais gars viņus vadīja to rakstīt un vēlreiz rakstīt un atgādināt un sakārtot tā, kā viņi to ir sakārtojuši. Marka evaņģēlijas 1. nodaļa no 14. līdz 15. pāntam. Pēc tam, kad Jānis bija nodots, Jēzus nāca uz Galileju un sludināja Dieva evaņģēliju sacīdams. Laiks ir piepildīts un Dieva valstība ir tuvu atnākusi. Atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Amen. Ja tev sludina evaņģēliju, tici uz evaņģēliju, bez grēku nožēlas tev nesludina pilnu evaņģēliju. Amen. Jo Dievs ir paredzējis, ka tu vari saņemt piedošanu un brīvību no saviem grēkiem, no savām atkarībām. Amen. Tā ir labā vēsts, ka tu vari būt brīvs. Es vēlāk to izlasīšu. Es vēlāk to izlasīšu par Jēzu Kristu. Par Jēzu Kristu. Es soli izlasīšu, neesmu pielicis konspektā, es izvēlējos, esmu nesludināt par to. Lūka evaņģēlijā zinām rakstuvieta, Lūka evaņģēlijā 4. nodaļā, kur Jēzus Kristus ir savā dzimtajā vietā, viņš viņam paņem rakstus, viņam atšķirās pravietis Jesaja, un viņš lasa to raksturvietu, kur rakstīs tā kunga gars ir uz manis, jo viņš man ir svaidījis sludināt prieka vēst nabagiem, saistītos palaist vaļā. Amen. Evaņģēlija vēsts nekad nav bijusi vēsts. Viss ir labi. Evaņģēlija vēsts nozīmē, tu vari būt brīvs, tu vari saņemt grēku piedošanu un tev var būt attiecības ar Dievu. Ticībā uz Jēzu Kristu. Amen. Un reizēm mēs domājam, kāpēc cilvēki īsti neatgriežas pie Dieva? Tāpēc, ka īsti vairs nesludina grēku nožēlas evaņģēliju. Īsti vairs nesludina to, ka tu vari saņemt piedošanu, ka tev ir vajadzīga piedošana un ka tu vari saņemt brīvību. Sludina tikai attiecības ar Jēzu Kristu. Bet attiecības ar Jēzu Kristu nav iespējams bez šķīstīšanās. Amen. Kad tu tuvojies Jēzum Kristum, viņš šķīst tevi no visiem grēkiem. Kad tu izsūdzi un atzīsties. Amen. Un evaņģēlijas labā vēsts ir vēsts par to, ka jā, cilvēks ir grēkojis, bet Dievs ir sagādājis glābšanu Jēzu Kristu. Jā, tavā dzīvē ir noziegumi, tavā dzīvē ir pārkāpumi, tu neesi klausījis Dievam, tu esi grēkojis, bet viņš ir gatavs piedot visus tavus grēkus, tu viņu atzīst par kungu, tu viņu laid iekšā savā dzīvē un tu nožēlo savus grēkus. Daudziem patīk stāsts par pazudušo dēlu. Amen, līdzība par pazudušo dēlu. Ko izdarīja dēls, kad viņš nāca pie atziņas, viņš atgriezās mājās? Lai izietu no stāvokļa, kurā viņš atradās, viņam vajadzēja atgriezties pie tēva. Amen. Viņš atgriezās pie tēva, viņš pie saprašanas nāca, viņš klausies, man tēva mājās strādnieks ēd labāk nekā es. Viņš atgriezās pie tēva, viņš tēvam saka, es neesmu cienīgs, ka tu man sauc par savu dēlu. Viņš nenāk pieprasīt tiesības, viņš atzīstās, ka viņš nav cienīgs. Un tēvs ir tas, kurš viņam dod jaunas drēbes, tēvs ir tas, kurš viņam liek gredzenu pirkstā. Un tad, kad viņi svin, vecākais dēls saka, kas notiek? Viņš saka, viņš bija pazudis, ir atrasts, viņš bija miris, viņš ir dzīvs. Amen. Viņš bija grēkā, viņš bija prom no tēva, viņš bija grēkā, viņš bija prom no tēva. Viņš ir atradies, kāpēc, jo viņš ir atnācis mājās. Viņš tagad ir dzīvs, kāpēc, jo viņš ir atnācis mājās. Amen. Viņš ir atgriezies, viņš bija pazudis, viņš bija miris, viņš ir atrasts, viņš ir dzīvs. Un tāpēc pilns evaņģēlijs nozīmē, ka es ar saviem grēkiem varu atnākt pie kunga Jēzus Kristus un teikt, kungs, debes tēvs piedod man. Un es zinu, ka tas ir bez nopelna. Es zinu, ka man nav jārāpo apkārt baznīcai uz ceļiem, man nav jālec pāri baznīcai, man nav jādara kaut kādas pārdabiskas lietas. Man ir jāsaka, kungs, es esmu grēkojis, piedod man. Tā ir labā vēsts. Tas ir evaņģēlijs bez nopelna. Viņš taisno bez nopelna. Sagādājams pestīšanu Jēzu Kristu. Un Jēzus Kristus, kad viņš iesāka sludināt, viņš sludināja evaņģēliju, kas bija atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi. Viņš sludināja evaņģēliju, kas saistītiem ir jābūt brīviem. Amen.
Jēzus sludināja evaņģēliju, atgriezieties no grēkiem. Marka evaņģēlijā 6. nodaļā to darīja ar apustuļu. Marka evaņģēlijā 6. nodaļā, kad Jēzus izsūta 12 sludināt, viņi iet sludināt un lūk, kas viņiem bija jādara. Viņi sludina, ko Jēzus viņiem ir pavēlējis. Marka evaņģēlijas 6.12. Un tie izgājuši sludināja. 12 apustuļi. Jēzus izsūtīt, izgājuši sludināja, lai atgriežas no grēkiem. Lai atgriežas no grēkiem. Agri, ja tā sludinās, baznīcas būs tukšas. Apustuļi tā sludināja. Draudz joprojām eksistē. Amen. 1. gadsimtā apustuļi tā sludināja, es jums to parādīšu, un draudz joprojām eksistē. Draudz nav nomirusi. Draudze nav nomirusi. Es domāju, ka vienā otrā gadījumā, kur nav sludināta patiesa grēku nožēla, būs tā kā ar sēklu, kas krita uz akmeņiem. Un kad nāca grūtības, viņa ko? Nokalta, jo viņai nebija saknes sevī. Amen. Amen. Es zinu, ka man grēki ir piedodi. Es zinu, ka mans dzīves standarts neatbild Dieva dzīves standartam, kā es to zinu, Svētais Gars par to pārliecināja. Un tad, kad es lūdzu Dievam piedošanu, zinu, ka viņš man ir piedevis. Es pie viņa atgriezos tāpēc, ka man vajadzēja atgriezties, jo es biju grēcinieks. Ja es neesmu grēcinieks un ja grēkam nav nozīmes, tad kur man atgriezties? Tad es varu teikt, Jēzu, pievienojies man. Jēzu, pievienojies man. Es tev labprāt pieņemšu, pievienojies man. Ne, viņš nepievienojās vienkārši man, viņš pārliecina man par grēkiem un dod man iespēju atgriezties pie viņa. Amen. Amen. Pievienojies man, evaņģēlijs nozīmē, ka tu sēdi savā grimstošajā silē, viss caurumos ūdens nāk laivā iekšā, tu intensīvi smeli, blakus peld kungs Jēzus Kristus savā superjahtā uz mūžīgo dzīvību, un tu viņam saki, o, kungs Jēzu, tu neesi nosodošs. Tu taču neteiksi, ka man laiva ir slikta, ka es nespēšu vairs drīz smelt ūdeni, ka es aiziešu par burbuli. Tik kritisks jau tu nebūs. Tu esi mīļais, dārgais Jēzus, un Jēzus saka, o, jā, es nevaru būt nosodošs pret tevi. Kā? Es nevaru neko sliktu teikt par tevi. Un viņš nopūšās un iekāp tavā laivā. Tas nav evaņģēlijs. Evaņģēlijs ir vienkārši. Viņš peld garām, skatās, viņš saka, klausies, mīļais, es jau tevi meklēju pa visām jūrām. Redzu, ka tu slīksti. Kaut kas jādara, tev ir visas iespējas pārkāpt manā laivā. Tu gribi kāpt viņa laivā, un viņš saka, klausies, tu dikti smirdi, tu esi tā smēlis to ūdeni, tu esi tā nosvīdis, tev drēbes netīras, es tev iedošu jaunas drēbes. Un tas ir tas, ko tu izdari. Saka, kungs tēvs, piedod man, viņš nomazgā tevi, iedod tev jaunas drēbes, tu iekāp viņa laivā, un vecā dzīve var iet pa burbuli, viņai nav nepieciešams eksistēt. Amen. Jo Dievs aizmirst visu, ko tu esi kādreiz darījis. Amen. Un tad, kad kāds uzrodās un saka, vai tevi var izcēl no vecas sapuvušas laivas, tu Jēzus saka, nē, viņš ir mans. Amen. Viņš ir mans. Un saka, kā Jēzu, viņš bija laivā? Viņš bija, bet es to viņam vairāk neatgādinu. Es viņam to neatgādinu. Amen. Es to viņam neatgādinu. Amen. Jo Dievs vairs neatgādina. Saka, agri mēs atceramies, un atmiņa jau tev neizdzēs, un vēlns ar vēl staigā pa zemes virs. Un vēlns tev atgādina, un tu atceries, ko tu dzīvē esi darījis, bet Jēzus tev to neatgādina. Jēzus neatnāk pie Dievs un nesaka, es tev piedevu, bet atceries pirms 50 gadiem, ko tu izdarīji. Un tā, kad tu saki, neatceros, kungs, viņš tev atgādina. Bet es tev esmu piedevis, neuztraucies, bet es gribu, lai tu atceries. Jēzus tev neatgādina. Amen, viņš liek mūsu pārkāpums tik tālu, cik rīt no vakariem. Bībele saka, viņš neatgādina. Mēs atceramies. Un tad, kad mēs atceramies, mēs sakam, kungs, paldies, ka tu man esi piedevis. Amen. Un tad, kad Dievs ar tevi kārto attiecības, viņš nekārto pēc tā, ko tu esi vakar aizvakar darījis, kas ir nožēlots un atstāts. Viņš ar tevi kārto attiecības pēc tā, kā viņš tevi ir piedevis. Jo tu esi jauns radījums Jēzu Kristu. Viss, kas ir bijis, ir pagājis. Bet tad, kad tev sludina evaņģēliju, ka ar tevi viss ir kārtībā, tikai trūkst Jēzus Kristus. Tas ir tāpat, kā tev saka, klausies, mīļais, viss tev ir kārtībā, viss tev ir pilnīgi kārtībā, bet tev mašīnā vajag ielikt vēl rezerves riteni. Varbūt nodara kādreiz dzīvē. Varbūt kādreiz dzīvē nodara. Un tu esi pārliecināts, tu saka, nē, man ranfletē es braucu, un pārējiem vajag rezerves riteni. Vai citiem tagad vēl tur kaut kāds ķīmiskais balons iekšā. Apustuļi sludināja, atgriezieties no grēkiem. Apustulis Pēters, kad Jēzus ir uzbraucis debesīs. Apustulis Pēters, kad Jēzus ir uzbraucis debesīs. Apustuļu darbos 2. nodaļā 38 viņš sludina. Apustuļu darbi 2.38. Labā vēsts.
ir nevis tā, ka mēs neesam grēkojuši. Labā vēsts ir tā, ka visi ir grēkojuši, visiem trūks dievišķās godības, bet Dievs taisno bez nopelna sagādājums pestīšanu Jēzu Kristu. 2:38. Kad jūdi prasa, ko darīt, Pēters tiem atbildēja: atgriezieties no grēkiem. Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņem svētā gara dāvanu. Atgriezies no grēkiem, lai tu varētu dabūt grēku piedošanu. Amen. Viņš ne tikai teica atgriezieties, viņš teica, jūs viņu nonāvējāt ar noziedznieku rokām. Viņš viņiem specifiski savās runās norādīja viņu noziegumus. Amen. 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 Tā runa nebija tāda. Tu apskaties, tev sēž alkoholists un runa nebija tāda. Es redzu, mīļais brāli, ka zaļais pūķis tev krīt krāgā. Runa bija tāda, tu esi dzērājs. Dzērāji debesu valstību neiemanto, tev jāatgriežas no tavas atkarības. Tas bija tas, ko viņš pateica. Jūs ar noziedznieku rokām viņu esat nonāvējuši. Piesitāt pie krusta. Amen. Un Bībelē teiks, ka šie vārdi sāpīgi griez viņiem sirdī. Tā nebija komfortabla runa. Tā nebija komfortabla runa. Un tad, kad viņi prasīja, ko mums būs darīt, kā rīkot, viņš teica, atgriezieties no grēkiem un jūs dabūsiet svētā gara dāvanu. Būtiski tas, ko viņš teica, viņš saka, tad, kad tu atgriezies no grēkiem, Dievs piedod. Kad tu atgriezies, Dievs piedod un Dievs tev iedod dāvanas. Amen. Kad tu atgriezies, Dievs tev piedod un Dievs tev iedod dāvanas. Bet, lai zinātu, ka jāatgriežās, ir jāsludina grēku nožēlas evaņģēlis, ka tu zini, ka tu vari saņemt grēku piedošanu. Apostuls Pāvils, kurš Jēzum sāka sekot daudz vēlāk nekā pirmie. Un tā, kad viņš seko Jēzum Kristum, viņš kalpo tā, kā Jēzus viņam ir pavēlējis, viņš saņēma evaņģēliju no Jēzus, es jums ilsīšu. Viņš jau ir pa ceļam uz Romu, viņš jau ir sagūstīts Jeruzalemē, un tie valdnieki tur viņu pratina, un viņš ar viņiem runā. Apstuļu darbu no 26. nodaļā. Apstuļu darbu 26. nodaļā no 15 līdz 20. No 15 līdz 20. Jēzus ar viņu sastopās, un Pāvils saka, es sacīju, kas tu esi, kungs? Tas kungs atbildēja, es esmu Jēzus, ko tu vajā. Jēzus tālāk runā ar Pāvilu, un Pāvils to atstāsta. Bet celies kājās, jo tāpēc es tev esmu parādījies, lai tu man kalpotu un apliecinātu, kā tu man esi redzējis, un kā es tev parādīšos, lai tev izglābtu no šīs tautas un pagāniem, pie kuriem es tevi sūtu. Atvērt viņu acis, lai atgriežas no tumsas gaismā, no sātana varas pie Dieva. Un ticībā uz mani dabūn ko? Grēku piedošanu, lai atgriežas, un ticībā dabūn grēku piedošanu un mantojumu svēto pulkā. Tāpēc, ķēniņa Agripa, es šai debesu parādībai neesmu bijis nepaklausīgs, bet esmu sludinājis vispirms tiem, kas dzīvo Damaskā, Jeruzalemē un visā Jūdas zemē, kā arī pagāniem. Viņam jāsludina atgriešanās no tumsas gaismā, un ko viņš sludina? Lai tie nožēlo savus grēkus un atgriežas pie Dieva. Lai tie nožēlo savus grēkus un atgriežas pie Dieva un dara darbus, kas grēku nožēlas cienīgi. Amen. Tas ir tas, kas ir šeit rakstīts, ka pa īstam patiesa atgriešanās ir nožēla un savādāka dzīve. Izmainīta dzīve, pa īstam Dieva spēkā izmainīta dzīve. Amen. Amen. Dieva spēkā izmainīta dzīve. Jēzus sludināja atgriešanos no grēkiem. Apustuļi sludināja atgriešanos no grēkiem. Kāds vīrs reiz teica, es klausījos, kā viņš runā, viņš teica, atgriešanās no grēkiem tas nav nekas īpašs. Tas vārds grieķu valodā, viņš tur kombinēts. Te, kur mums Bībelē jaunā derībā ir rakstīts atgriezieties. Tas ir, mēģināšu izrunāt, metanoeo. Viņu tulko kā nožēlu. Tas vārds sakombinēts nozīmē domāšanas maiņa. Un tas vīrs teica, tas vārds vienkārši nozīmē, ka tev mainās domāšanas veids, tu domā savādāk. Un viss, tu domā savādāk. Tev mainās domāšanas veids, domā savādāk. Bet
Raksti, Dieva vārds parāda šī vārda patieso nozīmi. Es jau jums lasīju apostoļu darbos, Pāvils saka, tas nozīmē, ka jāatgriežās no grēkiem, ka viņi ir jānožēlo, amen? Viņi jānoliek Dievu priekšā un jāsāk dzīvot Dievam patīkamu dzīvi. Skatieties, vārds nožēla, raksti parāda, ko pa īstam nozīmē šis vārds. Mums latviešiem viņš tulkots atgriezieties. Latviešiem ļoti labs vārds ir izmantots. Romiešiem 6. nodaļa no 1 līdz 6 lasīšu, daudz. Romiešiem 6. nodaļa no 1 līdz 6 izlasīšu. Romiešiem 6. nodaļa no 1 līdz 6. Tev nav jākaunās atzīties, ka tu esi nožēlojis savus grēkus. Tev nav jākaunās cilvēkam teikt, mīļais, ir grēku piedošana Jēzu Kristu. Tāpēc, ka viņš zina, ka viņam ir grēki. Jo svētais gars viņu pārliecina par grēku, par taisnību un tiesu. Svētais gars viņu pārliecina. Tu viņam nepasaka neko jaunu. Tu viņam pasaka to, ar ko viņš jau bieži vien cīnās, kas viņam iekšā sāp. Un tad viņš izvēlās, vai nu viņš klausīs vai neklausīs. Bet tas ir tas, ko svētais gars viņam stāsta. Un ja tu atnāc, viņam saka, neuztraucies par saviem grēkiem, tu viņam saka kaut ko, ko svētais gars viņam nesaka, jo svētais gars viņu pārliecina par grēku, par taisnību, kas ir pretējs stāvoklis grēkam, un par tiesu. Ko lai nu sakam, vai paliksim grēkā, lai vairos žēlstību? Nekādā ziņā ne. Āmen. Kas te ir nesaprotams? Kas te ir nesaprotams? Jo Bībele māca, kur daudz grēka, tur žēlstības ir vēl vairāk. Un Pāvils saka, ko jūs tagad domājat, ka mums jāsagrēko vairāk, lai palielinātu žēlstību? Nekādā veidā nē. Kā lai mēs, kas grēkam esam, ko? Miruši, vēl dzīvojam tajā. Atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība tūklāt pienākus. Ja vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdā esam kristīti, esam iegremdēti viņa nāvē? Atgriezieties no grēkiem, liecieties kristīties, lai saņemtu grēku piedošanu svētā gara dāvanu. Amen. Jo mēs līdz ar viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus savu tēva godības spēkā uzcelts no mirušiem, arī mēs dzīvot kādā atjaunotā dzīvē. Jo ja mēs viņam esam kļuvuši līdzīgi nāvē, mēs būsim tādi paši arī augšām celšanā. Līdzīgi viņam atjaunotā dzīvē, jo mēs saprotam, ka mūsu vecais cilvēks tic līdzi krustā sists. Āmen. Lai tiktu iznīcināta grēkam pakļautā miesa un lai mēs vairs nekalpotu grēkam. Amen. Tāpēc evaņģēlijs nav labā vēsts tikai par to, ka Jēzus ielec tavā sapūšā laivā. Evaņģēlijs labā vēsts par to, ka Jēzus tev izceļ no tavas sapūšās laivas un Dievs pārceļ savu dēlu valstībā, mūžīgajā dzīvībā. Amen. Un Dieva gars sāk mājot tevī. Patiesa grēku nožēla izmaina tevi un izmaina tavu dzīves ceļu. Amen. Tu no garīga miroņa esi palicis par dzīvu ticībā uz Jēzu Kristu. Bet ja evaņģēlijā sludina tikai pieņem Jēzu un viss būs kārtībā, tev neizstāsta visu. Tas ir tā kā, es klausījos, kāds vīrs stāstīja par šādu veidu evaņģēliju. Viņš saka, tas būtu tā, ka jūs ienākat pie daktara un viņš jūs mēģina pierunāt ņemt zāles. Jūs prasat, kāpēc, doktor, man vajag zāles? Tev būs labāk. Vai es esmu slims? Nē, ar tev viss kārtībā, bet tev ļoti noderētu šīs zāles. Necik sen bija tāds process, bet neviens neticēja, ka tāds process pasaulē var notikt. Un tev stāsta, tev vajag šīs zāles, jo ja tu nedaēdīsi šīs zāles, tu nomirsi. Un cilvēks saka, no kā es nomiršu? Nē, tev nekas nekaiš, tev viss ir kārtībā, tu esi normāls cilvēks, tu esi tāds pats kā visi, pasties visi tā dzīvo kā tu, nav nekādas problēmas, bet tev noteikti vajadzētu šīs zāles. Un jūs domājat, kā ārsts mēģina jums izspiest naudu, jūs teikt, mīļais, es tev iedošu 50, liec man mieru un neliec manai zāles. Evaņģēlijs bez grēku nožēlas ir vēlme pārdot glābēju tādam, kuram glābējs nav vajadzīgs. Kam viņam vajadzīgs glābējs, ja ar viņu viss ir kārtībā? Kam viņam vajadzīgs izvilkt no grēkiem, ja viņa dzīvē viss ir kārtībā? Viņš ir labs cilvēks. Vienīgais, ko viņam vajadzētu atzīt, Jēzus Kristu. Tā kā man kādreiz stāstīja par evaņģelizāciju Indijā. Viņš saka, Indijā tur viņi tūkstošiem dievu, kad viņam saka, pieņem Jēzus Kristu, viņš pieņem. Viņš iet teltī, pastum bildes malā, ieliek Jēzu pie pārējiem tūkstošiem, viss ir kārtībā. Bet tad, kad viņam saka, mīļais, tev jāatstāja tavs maldu ceļš un jāatgriežas pie Dieva, tad viņš sāk domāt, jo tad viņam viss 1000 jāmet ārā. Amen? Un tāpēc grēku nožēla ir daļa. Un bez patiesas atgriešanās, bez grēku nožēlas nav patiesas attiecības ar Jēzu Kristu. Amen? Jūs man teiksiet, Agri, ko tu mums sludini? Mēs tā visu esam darījuši. Es tev sludinu, lai tu neaizmirst, ko tu esi darījis. Un es tev sludinu, lai tu citiem zini, kā pateikt. Amen?
Āmen. Nē, nav jāskrien uzreiz pie cilvēku un jāsaka, tu esi grēcinieks. Viens otrs necīgais jums pateiks, ka jūs esat apmaldījies un apsaukājat viņu. Viņi parasti saka, man viss kārtībā. Es eju baznīcā. Turpinu sludināt. Romiešiem arī 11. pants, 6. nodaļā 11. pants. Tāpat spriediet arī jūs par sevi, ka esat miruši grēkam, bet Jēzu Kristu dzīvojat Dievam. Bet Jēzu Kristu dzīvojat Dievam. Jebkad esat kapos bijuši. Vismaz vienreiz dzīvē. Es ir gadījies, ieeju kapos, skatos, mirušo sapulci. Cits galīgi jau izdēdējis, citam tikai galvas kaus palicis. Tur galīgi grūti izskatījās. Ļoti enerģiski strīdējās, jo nevarēja vienoties, par kuru partiju iet balsot. Vēlēšanas tuvojas un bija kapu sanāksme, visi miroņi bija, tur 5. gada kritušie bija, tur bija 1. pasaules karš, 2. pasaules karš, visi sanākuši kopā, kāvās, cīnījās, jo nezināja, par ko iet balsot. Viņiem bija vēlēšana, Kapličā bija vēlēšana, lai nav tālu jāiet, Kapličā bija vēlēšana, tas punkts varēja iet balsot, un viņi gaidīja arī tikšanos ar politiķiem, lai zinātu, par ko balsot, vai ne? Tāpēc, ka viņi ir miruši šajā pasaulē, nekas tās nenotiek. Viņi ir miruši šajā pasaulē. Viņiem ir viena alga. Viņi ir miruši šajā pasaulē. Viņiem tas, par ko mēs, vairs neinteresē. Viņi ir miruši šajā pasaulē. Amen! Viņi ir miruši šajā pasaulē. Un tad, kad Bībele saka, ka tu esi miris grēkam, tad tas ir kaut kas tev ir palicis aiz muguras. Kas tevi neinteresē. Saka, agri reizēm kārdina. Jā, vēlns nāk un kārdina. Bet tu esi tam miris un tu dzīvo Dievam. Tāpēc patiesa atgriešanās ir tāda, ka tu esi pagriezis muguru vecai dzīvē un esi uzsācis jaunu dzīves ceļu. Āmen. Āmen. Patiesa atgriešanās. Romiešiem 12. nodaļa 2. Romiešiem 12. nodaļa 2. Un netopiet šai pasaulē līdzīgi. Jūs esat miruši šai pasaulē, vai ne? Amen. Bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Es zinu, ka ir baznīcas, kur ir ļoti viegli atšķirties no pasaules. Jūs domājat, kur tādas ir? Latvijā daudz vairs nav, bet viena otra ir palikusi. Lai atšķirtos no pasaules, jums vienkārši jāģērbjas savādāk. Ja jūs būsiet apģērbies ikdienišķi, jums pateiks, jūs apģērbies tā kā pasaulē. Un būs standarti. Kaut kā tajās baznīcās ir pamanījušies arī sievietes īpaši pieskatīt. Tur sievietēm īpaši precīzi jāapģērbjas. Es biju vienreiz vienā draudzē, jāiet sludināt. Elizabete man bija līdzi. Cik viņai bija gadi, vairs neatceros, maz. Un tas vīrs, ar kuru mēs kopā braucām, es pie viņa ciemojos, uz to draudzi braucām. Es saku, klausies, Elizabete, protams, grib tā kā Latvijā pieredus bikses garās kājās, tur kā jau pusaudzes čikus baznīca. Viņš saka, ka šitai baznīcā labāk, lai svārkus velk. Es saprotu ļoti, viss kārtīgi, viss svēti. Nē, meitenēm bija svārki, bet, kā viņi saucās, pensili vai kā tas ir? Kad tie svārki ir tādi, kad kājas ar izolēni jāstina kopā, lai uzvilktu virsū. Tā kaut kā, tie šitādi nospīlētie svārki, baltās blūzītes ar nospīlētas izbija. Bet toties visas svārkos. Un visa baznīca laimīga. Viņi neizskatās kā pasauli. Es nezinu, kā to komentēt, bet labi. Tā bija. Ir baznīcas, kurās ir ļoti viegli atšķirties no pasaules, vienkārši apģērbies tā, kā baznīca liek. Un nē, mūsu izskatam ir jāatšķirās no pasaules. Ne vulgāri, nepiedienīgi un tā tālāk, vesels kompleks ar lietām, ko mēs ņemam vērā. Bet tad, kad tev ir jāatjaunojas, tur rakstīts atjaunoties savā prātā, savā attieksmē. Amen. Un ja tev ir atjaunots prāts un attieksme, tu nelīdīs uz baznīcu šeit. Jau atzimus no augšienes tur staigā dievnamā, bet kā pienāk svētdiena, tā uzliek plato jostu. Ir tie svārki, kas platā josta, vairāk nekā tur nav.
Tu padomāsi, kāds izstāsts, jo tev ir atjaunos prāts, un man nav jāraksta tev priekšā likumi, kā jāizskatās. Patiesībā vissvētākās drēbes ir tā, ka izstāsts mācītājs. Nākamā svētdien visi ierodamies zilā kraklā, žaketē, džinsenēs un melnās kurpēs, brūnās kurpēs, neatkarīgi no tā vīrietis vai sieviete. Lai vienlīdzība, vai ne? Nē, es muļķojos. Netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvietieties, atjaunojamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs un tīkams un pilnīgs. Āmen, āmen. Efeziešiem 4. nodaļa. Apostoļa Pāvila vēstule Efeziešiem 4. nodaļa. Izlasīšu jums no 17. līdz pat 24. pāntam. No 17. līdz pat 24. pāntam. Tad es jums piekodinu, tas kungs ir mans liecinieks, vairs nedzīvo tā, kā pagāni dzīvo savā sirdsprāta tukšībā. Vārds meta neeo, kas mums tulkots kā atgriezties, par kur runā, ka tas ir domāšanas veida maiņa. Bībelē, kad es uz to skatos, domāšanas veida izmaiņa nozīmē, ka tu esi mainījis savas dzīves virzienu. Amen. Tu esi mainījis savas dzīves virzienu. Tu esi atstājis grēku un seko Jēzum Kristum. Savas nezināšanas dēļ un sirds apcietinātības dēļ aptumšojušies savā sapratnē un atsvešinājušies dzīvībai, kas no Dieva. Zaudējuši kaunjūtas un sākuši nodoties izvērtībai, sagaidām savu dzīvi ar visādiem neteklības darbiem un mankārību. Bet tā jūs Kristu nesat mācījušies. Jūs par viņu esat dzirdējuši un mācījušies, kā patiesība ir Jēzu, ka līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks. Jāatmet vecais dzīvesveids un jāatmet vecais cilvēks. Tā rakstīts Bībelē. Atgriešanās nozīmē, ka tu pagriez muguru vecajai dzīvei. Un ne tikai dzīvei, bet vecajai dabai. Jo Jēzu Kristu mēs esam tikuši vaļā no vecās grēcīgās dabas. Tā Bībele māca, kas savu kārību pievilciet bojā un jāatjaunojas savā sirdsprātā un jāapģērb jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā. Amen. Amen. 22. pants svarīgs, ka līdz ar agrākās dzīves veidu jāatmet vecais cilvēks. Vecā dzīve, vecais cilvēks jāatmet. 24. pants, jāapģērb jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā. Amen. Tas, ko es gribu tev atgādināt. Atgriešanās nav vienkārši ideoloģijas nomaiņa. Atgriešanās nenozīmē, ka tu vienkārši tagad izturies pozitīvi pret Kristu. Atgriešanās nozīmē, ka tu pagriez muguru vecai dzīvei, nodod sevi Kristum ar patiesu grēku nožēlu. Un viņš piedod tavus grēkus un atbrīvo tevi no vecajām atkarībām. Amen. Tā ir jauna dzīve. Tā ir jauna dzīve. Ja es jums saku, mīļie cilvēki, jūs esat mantojuši, miljons jau sīk naudu, jūs esat mantojuši, tur nezinu, 10 miljonus, jums tur ir super viss noguldīts, viss labi, jūsu ienākumi jūs nodrošinās, jums nekas vairs nav daudz jāstrādā, jūs mierīgi varat baudīt dzīvi, jums ir sagādāta māja, jums ir sagādāts viss, kas vajadzīgs, kuram pie ezera, kam patīk dzīvot pilsētā, ir tieši tā, kā vajag. Bet tā kā jums ir mūža ieslodzījums, jūs droši varat baudīt visu, ko jūs jums esat sagatavojis, bet tikai tad, kad iznāksiet ārā no cietuma, un es jūs atstāju cietumā. Un jūs man teiksiet, Agri, man nav nekāda jēga no tā, kas man pieder, jo es sēžu kur? Cietumā. Tāpēc, ja es teicu, ka tā kunga gars viņu ir svaidījis, saistītos palaist vaļā. Cietumniekiem pasludināt atsvabināšanu. Labā vēsts evaņģēlijs nozīmē, ka tad, kad tu atgriezies tavu veco dzīvi pastum projām, Dievs tev uzdāvina jaunu dzīvi ticībā uz Jēzu Kristu. Amen. Tāpēc, ja es teicu, ka viņš ir nācis būt dzīvība un pārpilnība.
Viņš teica, es dzīvoju, jums būs dzīvot. Evaņģēlija vēsts bez patiesas grēku nožēlas sludināšanas, bez tā, ka tev ir grēku piedošana Jēzu Kristu, nav pilna vēsts. Tāpēc atgriezties nenozīmē vienkārši pamainīt domāšanu, atgriezties nozīmē izmainīties tā, ka viss tavu domāšanu, viss, kas tu esi, pagriež muguru grēkam, pie atziņas nāc un saka, viss, es eju pie tēva un tu paliec pie tēva un tēvs var tevi svētīt. Āmen. Tāpēc, kad tu sludini cilvēkiem par Kristu, par evaņģēliju, viņiem ir jāzina, ka Jēzus Kristus joprojām atbrīvo. Āmen. Atgriezties no grēkiem nozīmē pa īstam pagriezt muguru vecai dzīvei un pievērsties Jēzum Kristum. Āmen. Tā ir evaņģēlija vēsts. Tēvs, tev pateicos par tavu žēlstību. Tavs vārds, lai ir svētīts un pagodināts Dievs. Jēzu, tu mūs ar savu svēto garu esi atvedis pie patiesas grēku nožēlas, pie patiesas atgriešanās pie tevis, kungs. Es tev pateicos par tavu žēlstību, tavs vārds, lai ir svētīts. Un es lūdzu Jēzus vārdā, Dievs, dod, lai mēs vienmēr sludinām pilnu evaņģēliju, Dievs. Pilnu evaņģēliju, kas nozīmē to, ka tu mūs dari brīvus, tu piedod mūsu grēkus. Jēzus Kristus vārdā, Dievs. Amen. 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 Es pieņemu, ka es nevienam neko jaunu neizstāstīju šodien, bet es ceru, ka es atgādināju to, ko tu zināji. Amen. Apostuls Pēters vienā no savām vēstulēm saka, viņš saka, kamēr es esmu miesā, es uzskatu par savu pienākumu modināt jūs ar atgādinājumiem. Un ir lietas, kuras tev ir jāatdzird atkal un atkal, pēc kāda laika atkal un atkal. Nevis tāpēc, ka tu nezini, bet tāpēc, ka tev jāatgādina tas, kas ir Dieva vārdā. Āmen. Evaņģēlijs ir labā vēsts par glābšanu ikvienam, kas tic. Āmen. Āmen. Nu ko, Jelgavas dziedoņi, ģitāru duets ar pagrīdes bungām. Tiem no jums, kuriem ir nepieciešama aizlūgšana, mēs aizlūgsim Dievu, ja tādi būs. Tiem no jums, kuriem aizlūgšana nav nepieciešama, tas kungs, lai bagātīgi svētī. Nec nenozīmē, ka jāskrien mājās uzreiz, mēs pielūgsim vēl Dievu. Un debes tēvs ir labs. Āmen. Debes tēvs ir labs. Šodien Nauris stāv un dzied un sāk lūgt Dievu. Tad viņš sāk runāt. Es domāju, ka debes tēvs viņu pagrūda runāt. Viņš sāk runāt, un viņš runā par labām lietām, ko mēs piedzīvosim, par Dievu klātbūtni un godību un tā tālāk. Un viņš tā saka, nevis tāpēc, ka tu tur kaut ko esi baigi izdarījis, es precīzi tos vārdus neatceros, nevis tāpēc, ka tu esi baigi pūlējies izdarījis, bet tāpēc, ka Dievs ir žēlsirdīgs, no Dieva žēlstības. Amen. No Dieva žēlstības. Un tad, kad tu vari baudīt Dievu klātbūtni, no Dieva žēlstības, ka tu vari ar savām acīm redzēt lietas, kurām tu esi ilgojies redzēt, no Dieva žēlstības. Amen. Tieši tāpat kā piedošana. Tā kā paldies Dievam, debes tēvs ir labs. Un man šajā nedēļā man te prasa, kas tas pa tautieti ir, kas pie baznīcas bļaustās. Jelgavā man bija viens darījums ar vienu cilvēku, jānokārto draudzē bija vajadzība, un viņš šo draudzē šo vajadzību izdarīs, un man viņš jāsatiek, ir jānokārto lietas. Viņš arī ticīgs cilvēks, viņš saka, Agri, kas tev tur notiek? Kas tev tur notiek? Un viņš pat nebija apskatījies līdz galam, kas man tur notiek, kas nenotiek. Un es jums pateikšu, ka man ir diskomforts, ja tev svētdienā pie baznīcas viens stāv megafonā bļaustās un dažādiem vārdiem tev apsaukā un izsmēja, man ir diskomforts. Bet kāpēc jums to stāstu? Es vēl nekad neesmu redzējis nervozu vēlnu vietās, kur nekas nenotiek. Vēl nekad neesmu redzējis nervozu vēlnu vietās, kur nekas nenotiek. Nopietni. Nopietni. Nē, es negribu, ka viņš tur stāv un bļauj. Lai tas kungs viņu aizvāc un pārvieto, nezinu, vienalga, kur Leņķina piemineklis stāvēja, lai viņš stāv. Man vienalga. Man būtu žēl, ka viņi pārvietot filozofijas gala punktā Jelgavā, jo Jelgavā ar 4. uz galu brauc. 4. autobusa gala punkts ir filozofijas galā. Un tur ir interesanta rakstura klīnika, kur dažādi veidi cilvēki nonāk, Napoleoni un citi varoņi. Tāpēc, ka es šo vīru labi pazīstu, man ļoti žēl būtu, ja viņš tur nonāktu, bet viņš šobrīd lieliem soļiem to dara. Bet es nekad neesmu redzējis, ka vēlns nervozētu kaut kur, kur nekas nenotiek. Tāpēc es ar nepacietību gaidu, lai redzētu, ko debes tēvs izdarīs. Goda vārds. Man šausmīgi traucē tā viņa baurošana. Es nevaru
mierīgi padzert kafiju no rīta, bet vienlaicīgi es iekšēji apzinos, paldies Tev, debes Tēvs, amen. Paldies Tev, debes Tēvs, amen. Paldies Tev, debes Tēvs, amen. Tā kā, kungs, Tev pateicos, ka lielas lietas Tev priekšā. Es pateicos, ka lielas lietas Tev priekšā, Dievs. Es pateicos, ka lielas lietas Tev priekšā, Dievs. Es pateicos, ka lielas lietas Tev priekšā, Dievs. Es pateicos, kungs, ka mēs stāvam lielu lietu, kungs, Dievs, uz sliekšņa faktiski, Tēvs. Uz sliekšņa, mans Dievs. Un, kungs, un varbūt mums liekas, ka mēs neko neesam realizējuši un izdarījuši, Dievs, kungs, bet mēs esam uzkāpuši jau vienu pakāpienu, Dievs. Mēs esam pakāpušies uz vienu pakāpienu, Dievs, un vai mums griezties atpakaļ tikai tāpēc, ka vējš pūš sejā, Dievs, vai kaut kur kaut kādi kliedzēji parādās, Dievs. Kungs, es pateicos, ka gara spēkā mēs varēsim kāpt tālāk, Dievs. Es pateicos, kungs, ka gara spēkā, kungs, Dievs, mums nav jāgriežās atpakaļ, Dievs. Mums nav jāgriežās atpakaļ, Tēvs, bet Tavā vārdā rakstīts, ka Tu celsi savu draudzi un elles vārtiem to nebūs uzvarēt, mans kungs, Jēzus Dievs. Un ja mēs kāpjam pa šiem pakāpieniem, Tevis vadīti, Dievs, Tevis vadīti, mans kungs, pa šo lieveni, Dievs. Es pateicos, Tēvs, ka mums bailēs nav jāatkāpjās, Dievs, bet droši jāvirzās tuvāk Tev, jāzemojas zem Tavas varenās rokas un jāskatās, kā Tu svini uzvaru. Kā Tu svini uzvaru Jēzu Kristu, Dievs. Jo Tavā vārdā tā ir rakstīts, Jēzu Kristu uzvaru svinēdami. Halleluja, Jēzu Kristu uzvaru svinēdami. Un varbūt arī vēlns tavā dzīvē kaut kur bļauj. Un varbūt tur nestāv vīrs ar megafonu, bet ir lietas, kas tavā dzīvē kliedz tev sejā un saka, tev nekas neizdosies. Bībelē rakstavieta, kur saka, Jēzu Kristu uzvaru svinēdami. Bībelē rakstīts visu uzvarējuši. Tās ir lietas, kas ir rakstīts par tevi, par Dievu bērnu. Tās ir lietas, kas rakstīts par tevi, par Dievu bērnu. Tās ir lietas, kas rakstīts par tevi, par Dievu bērnu. Tu esi Dievu bērns, tu esi savus grēkus atstājis, tu esi atdevis dzīvi Jēzum Kristum. Tava dzīve ir likta uz klinti, uz pamatu, jo tu neesi tikai bijis vārda klausītājs, tu esi vārda darītājs. Un Dieva gara spēkā tu esi sekojis viņam. Jā, tev varbūt ir bijis sakāvis, jā, tev varbūt ir bijis neizdošanās, bet tavs kungs ir līdz tev stāvēt, tavs kungs ir devis tev spēku. Tu līdz šai dienai uzticies Jēzum Kristum. Amen. Tu līdz šai dienai viņu atzīst par savu kungu. Līdz šai dienai, kad tev ir grūti, tu savus nasus met uz viņu. Līdz šai dienai tu viņu pielūdz, tu viņu pagodini un tu sagaidi no viņa. Līdz šai dienai tu saņem no viņa pamācību, pārmācību un žēlistību un palīdzību īstā laikā. Tavs kungs ir kungs un ķēniņš. Amen. Tāpēc tad, kad tu celies kājās, tu vari svinēt uzvaru Jēzu Kristu. Amen. Tāpēc, ka viņš ir tavs kungs un tavs ķēniņš uzvara Jēzu Kristu. Es tev pateicos, Dievs. Tavā vārdā rakstīts, ka pasaules uzvarētājs ir tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls, un mēs esam ticējuši, un mēs ticam. Amen, amen. Neatkarīgi no tā, kas notiek, neatkarīgi no tā, kā tas izskatās, tu esi Dieva bērns. Uzvara ir Jēzu Kristu. Uzvara ir Jēzu Kristu. Uzvara ir Jēzu Kristu. Apostols Pāvils par to ir tik pārliecināts, ka viņš kādā vietā raksta, un viņš drīzumā samīs sātanu zem jūsu kājām. Viņš drīzumā samīs sātanu zem jūsu kājām. Tev pat nav jāmin, tu seko tam, kurš viņu samin. Tu seko tam, kurš viņu samin. Amen. Tas būtu tā, kā iet pa akmeņainu lauku, bet Dievs tev pa priekšu palaiž greideri, kas nostum viņus malā. Tēvs, tev pateicos, Dievs. Es svētīju tev ar no vārdu, mans kungs, Dievs. Tas ir vēl labāk, it kā tu iet pa mīnu lauku, tikai Dievs visu ir atmīnējis un nekas vairs nesprākst. Un tu pārēji pāri, un tu pārēji pāri, līdzīgi kā Izraels. Izgāja cauri jūrai ar sausām kājām. Un kad ienaidnieks mēģināja darīt to pašu, viņi visi noslīka. Un ja kāds tur krastā palika, tad tie varēja skatīties uz šausmām, kā viena tauta iziet pāri ar sausām kājām un ienaidnieka tauta paliek zem ūdens. Tēvs, tev pateicos, Jēzu Kristu uzvaru svinēdami. Jēzu Kristu uzvaru svinēdami. Paldies tev, kungs Dievs. Amen. Tas ir Dieva vārds priekš tevis, mīļais. Tev ir vajadzīga uzvara. Jēzu Kristu, tu vari svinēt uzvaru. Tas nav tikai teorētisks vārds, teorētisks apgalvojums. Uzvara nozīmē, ka viss ir uzvarēts. Paldies tev, Jēzu. Jēzu Kristu uzvaru svinēdams. Paņem to sev.
Paņem to sev, tas ir Dieva vārds priekš tevis. Paņem to sev. Paņem to sev. Jēzu Kristu uzvaru svinēram. Jēzu Kristu uzvaru svinēram. Vai tad Jēzus neteica, ka viņš savai draudzē devis spēku staigāt pār čūskām, skarpijiem un visiem ienaidnieku spēkiem? Vai Jēzus patiešām nav teicis, ka viņš savai draudzē devis spēku staigāt pār čūskām, skarpijiem un visiem ienaidnieku spēkiem? Tu esi daļa no viņa draudzes. Tu esi daļa no viņa draudzes. Viņš tev devis spēku staigāt pār čūskām, skarpijiem un visiem ienaidnieku spēkiem. Amen. Tēvs, tev pateicos. Jēzu Kristu uzvaru svinēram. Es gribu, lai tu kaut ko izdari. Nē, tev nav jādara. Es gribu, lai tu izdari. Tev nav tā jādara, bet es gribu, lai tu izdari. Es domāju, debes Tēvs vēlas no tevis dzirdēt, ka tu viņam pasaki paldies, Tēvs, es Jēzu Kristu svinēšu uzvaru. Lai arī kas tas ir, par ko tev jācīnās, lai arī kas tas ir. Lai arī kas tas ir, kas tu viņam saki, kungs Tēvs, tev pateicos. Kungs Tēvs, tev pateicos. Kungs Tēvs, tev pateicos. Kungs Tēvs, tev pateicos. Ja tev trūks drosmes, ja tu nevari to pateikt ticībā, saka, Tēvs, dod man ticību. Un zin kā, es tev teikšu tā, pat ja tu nevari pateikt ticībā, saka, debes Tēvs, tu redz man sirdi, jo tur nav jēga tēlot. Tu redz man sirdi, kungs, tu redz mans bāles, tu redz mans šaubas. Bet agres te bļaus tās, ka Jēzu Kristu var svinēt uzvaru. Un tikai tāpēc, ka viņš izdara uz manis spiedienu, un lai atzītu to, ka tavā vārdā tā ir rakstīts, debes Tēvs, es atzīstu, ka Jēzu Kristu man būs uzvara. Kungs, es nezinu, kāds izstīsies, man joprojām ir bail, bet tikai tāpēc, ka uz mani izdara spiedienu. Pamēģini, vienkārši pamēģini. Vienkārši pamēģini godīgi atklāt, pasaka Dievam un apsties, ko Dievs darīs. Un apsties, ko Dievs darīs. Vai Dievs nepagodinās savu vārdu un neliks savai žēlastībai par tevi nolīt? Vai Dievs atstās savu vārdu novārtā nepiepildīt? Nekad. Nekad. Dievs nekad nav atstājis savu vārdu nepiepildīt. Lai Dievs pagrieztu muguru savam vārdam? Nekad. Lai Dievs atteiktos no savu vārdu? Nekad. Jēzus teica, ka visi Dieva apsolījumi, amen. Dieva vārds saka, visi Dieva apsolījumi Jēzu Kristu ir jā un amen. Amen. Visi Dieva apsolījumi Jēzu Kristu ir jā un amen. Tāpēc saki savam Dievam, savam glābējam, kungam un Jēzum Kristum, kā tu jūties, un tad tu viņam saki, kungs, agres bļaustās, ka Jēzu Kristu uzvaru svinēdami attiecās uz mani. Kungs, debes Tēvs, es tev pateicos ar to, kas man ir, cik man ir tā ticība, ka es tevi, Jēzu, svinēšu uzvaru. Ka es tevi, Jēzu, svinēšu uzvaru. Ka man būs uzvara tevi, Jēzu. Ka man būs uzvara tevi, Jēzu. Ka man nesakaus, ka man neiznīcinās, ka man nesamīdīs. Ka man būs uzvara tevi, Jēzu. Es tev pateicos, kungs. Es tev pateicos, kungs.